Sveiciens ikvienam, kurš skatās tiešraidē, sveiciens ikvienam, kurš skatās ierakstu YouTube kanālā Draudzes. Paldies ikvienam, kurš arī atbalsta ar finansēm, jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu iet uz priekšu, lai mēs turpinātu varētu tiešām sludināt šo Dieva evaņģēliju labo vēsti, ko mēs jau darām 2 gadus vairāk. Bet šodien es apsveicu ikvienu, kurš ir sekojis līdzi visu šo pusgadu, pusgads gandrīz, jā. Mums ir bijusi bībeles skola, dažādas tēmas, un tas viss, lai mēs mācītos izprast Dievu gribu un sekot Dievam. Tā kā valsts teica, nenovērsties ne pa labi, ne pa kreisi, jo ļoti daudz cilvēku nesaprot, ko nozīmē sekot Dievam īstenībā, un tas ir apbrīnojami, cik daudz nesaprot un cik daudz visādi malde cilvēkiem ir galvā, viņiem daudz visādi pašizdomāt lietu, bet mēs jau zinām, no kurienes viss tas nāk. Bet šodien tātad pēdējā bībeles skolas tēma, tā ir vīzijas 2. daļa, mēs runāsim par Draudzes vīziju. Un ir ļoti svarīgi, ka jūs šodien dzirdat un sadzirdat un uzklausat, ko es jums saku, tāpēc, kad es jau to nesaku pirmo reizi, bet atkārtošu, katru ir maķučeņie, pavtariņie, maķučeņie. Ja? Tātad atkārtošanas ir mācības māte, un es svarīgi saprast, jo ļoti daudz cilvēku joprojām nesaprot vīziju un šīs Draudzes vīziju. Vai varbūt nav tādu cilvēku, kuriem vispār ir vīzija, nu, diemžēl saskaros to, cilvēkiem nav vīzijas, un viņi nekur nebrizās. Bet pirms mēs sākam runāt par šo tēmu, es vēlos apsveikt ikvienu svētkos, Ziemassvētkos jau, kas ir jau pagājuši, bet nu ne visur vēl joprojām dziesmiņas dzied. Laikam tas vēl tik ātri nebeigsies un jau tuvojušajā jaunajā gadā. Un mēs esam jau rītpojam iekšā 2025. gadā. Tā kā es gribu novēlēt, lai jums šis gads būtu īpašs gads, savādāks un ne tāds kā iepriekšējais vai iepriekšējie. Varbūt kādam šis ir bijis labs, auglīgs, varbūt ne. Nākošais gads ir auglīgs gads, lai nākošais gads ir svētība pilns gads. Lai tiešām mēs varam piedzīvot šo svētību, to, ko Dievs mums ir solījis. Tiešām. Bet tātad pirms mēs sākam šo tēmu, es gribu paziņot, ka būs nelielas izmaiņas no nākošā gada. Draudze vairs dievkalpojumi nenotiks tiešraidē, ja? Tas nozīmē, ka mums nebūs tiešās translācijas. Viss notiks YouTube platformā, ja? Tā kā, ja jūs vēlaties sekot līdzi dievkalpojumiem, jo to jūs varēsiet izdarīt YouTube platformā, ierakstā, atkārtotajā, un arī, protams, būs podkāsti, kas arī būs YouTube kanālā, bet nu, mēs viņus visus arī dalīsimies un šērosim arī Facebookā, protams. Bet, ja jūs vēlaties nepalaist garām kaut ko, jūs noteikti varat ieiet, būs ieliks links, un piesakot, abonēt šo Dzīvā Dieva Draudze YouTube kanālu, ja? Un tas ir pilnīgi bez maksas, jums neko nemaksā, vienkārši piesakojiet, un visjaunākā informācija jums, kad ieliek jauns video vai dievkalpojums vai kas, jūs to arī saņemšiet. Un kāpēc tāds lēmums? Tāpēc, ka, nu, diemžēl mēs nevaram nodrošināt, ja? Facebook tiešraides tādā kvalitātē, kādā mēs vēlētos, un arī visādi tehniskas lietas, kuras vēl šobrīd nav tādā līmenī. Un ir svarīgi šī nākošā gadā, ko es jums sapratos, kad es skatos, kurā virzienā virzās pasaule, kurā virzienā virzās draudzes kā tādas, kad es nevēlos iet tajā virzienā, kurā draudze ir palikusi kā izklaides vai objekts, vai kur cilvēki tikai komentē un reāls darbības nekāds no viņiem nav. Ja? Mēs esam palikuši kaut kādā online kristietība, kaut kāda. Ne, protams, cilvēkiem vajag sekot līdzi, es piekrītu, un tas ir labi, ka mēs izmantojam tehnoloģijas, bet es nevēlos propagandēt, ja? un pielietot visādus līdzekļus, lai tā tikai piesaistītu cilvēks, jo kurš gribēs, tas nāks, kurš negribēs, tas nenāks tāpatās. Un ir svarīgi, ka tu esi šeit svētdienā. Ja tu gribi būt dievkalpojumā, tu esi šeit. Ja tu negribi, tad kāds tev starpību skaties, tiešraidi, vai tu skaties ierakstu. Un mēs gribam nodrošināt kvalitatīvu ierakstu, un to mēs varam izdarīt tikai YouTube platformā šobrīd. Tā kā, mīļie draugi, ja, tātad no nākošā gada nebūs nekāda dzīvie, ja. Tiešraides būs tikai ieraksti YouTube kanālā, ko mēs varam skatīties.
Bet tā kā es jums aicinu, ieiet, piesakojiet, lai neparaistu garām šo informāciju. Protams, mēs arī visu to dalīsimies Facebook mājaslapā. Piesakojiet tad mājaslapai, ielaikojiet. Un jā, dalieties, piesakojiet, dalieties, ielaikojiet. Tas arī ir atbalsts, jā. Protams, un es zinu, ka ir tādi cilvēki, kur vispēc kārtas šēro un dalās un laiko un komentē. Dievs, lai viņiem dod prātu, bet tā ir viņa izvēle. Viņi varbūt domā, ka viņi tā palīdz, kaut kādā ziņā varbūt, jā, vismaz tā viņi palīdz. Bet es aicinu tomēr būt atbildīgiem, jo mēs arī šodien runāsim par to, ka Kristus tomēr katram mums ir dāvājis iespēju būt viņa vīzijā. Un, jā, tad sāksim runāt par šo tēmu, par šo noslēdzošo tēmu, par draudzes vīziju, kas ir ļoti svarīgi, ko es jau mēģinu šeit tā kā vest jau divus gadus vairāk, 2,5 gadus laikam jau sanāk. Un īpaši es gribu uzrunāt tos cilvēkus, kuri varbūt ir satvēruši to. Satvēruši ir tie, kas šeit ir, protams. Tie, kuri nav satvēruši, tie jau sen vairs nav šeit. Loģiski. Bet arī tiešām aicināt satvert šo vīziju. Ja tev tas ir svarīgi, ja Dievs tev uzrunā, tad droši satver. Un kā tad ir draudzes vīzija? Draudzes vīzija. Un draudzes vīzija ir tātad izveidot latviešu kristīgo diasporu Īrijā. Ja? Tātad ļoti svarīgi, kas nav šeit. Varbūt kāds teiks, te taču kaut kāda draudze latvieši, ja? Bet mēs nerunājam par reliģiju, mēs runājam par dzīvu Dieva draudzi, kur dzīves Dievs darbojās, nevis par kaut kādiem reliģiskiem rituāliem, kurus mēs aizējam papildīt vienreiz, divreiz gadā, un mēs domājam, ka mēs esam Dievu. Vai vēl nezinu, kā mūsu dzīvē nav nekāds izmaiņas, mūsu dzīvē nekas nenotiek, un mēs pat nesaprotam, ko mēs tur ejam darīt. Es par to nerunāju. Es runāju par dzīvu Dievu, par reālu Dievu kustību latviešiem šeit Īrijā. Tā ir draudzes vīzija, ko man ir devis Dievs. Un tas nav kaut kas tāds, ko es pati būtu izdomājusi, ja? Jo, ja būtu man izvēle, noteikti es neizvēlētos kalpot latviešiem. Es jums vienkārši atklāju pasaku to. Bet tas ir tas, ko Dievs man ir devis šo vīziju. Un vīzija nav kaut kas tāds, ko tu tā kā vajag izvēlēties, tu to satver. Jo vīzija nāk no Dieva. Vīzija nāk no Dieva. Un ļoti svarīgi, kad dzīves Dievs, reāls attiecības ar Dievu, tas ir tas reāls sekotāji, Kristus sekotāji. Kas ir tas, kas šeit nav? Tie, kas deg par Dievu, kas mīl Dievu, kas grib kalpot, kas grib nodoties, kas grib celt viņu valstību. Un kā jau pagājušreiz es runāju, skatieties šo video ierakstu, tad pagājušreiz runāju par personīgo vīziju, vispār par vīziju un par vīzijas daļām. Kad ir vīzija, ir mērķis un jābūt stratēģijai, kā šo, tad jāuzliek ir mērķi un stratēģija, kā šo vīziju piepildīt. Ja? Vīzija tas ir kaut kas liels, tas, protams, nenotiek neviena, 2 gadu laikā, tas ir ļoti ilgstošs process. Atkarībā, cik liela ir tava vīzija, ļoti daudz cilvēku nesaprot, kas vispār ir vīzija, kaut kas liels. Kā es arī teicu, ir jābūt mērķiem, ir jābūt stratēģijai, kā to izdarīt. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad vīzija ir izveidot šo draudzi šeit, latviešiem Īrijā. Bet draudzes mērķis ir uzcelt tiešām mājas grupu draudzi, kas ir šeit tātad draudzi, kur sastāv no mājas grupām. Ja? Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, kad mājas grupā katrs cilvēks var tikt aprūpēts. Jo, ko jau es teicu, kāpēc es to daru? Ja? Jo reliģija, ko dara reliģija? Reliģija tev pasaka, tev pietiek vienreiz, 2 reizes gadā aiziet uz baznīcu iededzināt svecību, kā jau valsts teica. Tev nav reāls izmaiņas, tev nav reāls attiecības ar Dievu, bet tad, kad tu esi mājas grupā, tad tu esi katru svētdienu dievkalpojumu, kad tu esi attiecībās ar Dievu, ka tev ir tas cilvēks, kas var parūpēties, pie kā tu vari iet, un tu esi aprūpēts, tu esi Dieva aizsardzībā. Tas ir tas, ko es vēlos panākt, ir uzcelt tiešām mājas grupu draudz, tas ir balsīgi. Pat ja šī draudz nepastāvē, tad mājas grupas pie nav pastāvē. Tad pirmām kārtām uzcelt draudzi Dublinā, ja, kā bāzes draudzi, kā bāzi, no kurienes notiek dievkalpojumi, un turpināt darbu un uzcelt
lokālas mājas grupas, kas ir visā Īrijā, ja? Tāpēc, ka ir svarīgi, ka ir ļoti daudz latviešu, kur nedzīvo Dublinā, kur varbūt dzīvo ļoti tālu, un lai viņiem būtu iespēja sekot līdzi, tā tad ir divkāpoja, jo ieraksts ir viņa draugu domās cilvēkiem, kur nevar būt tiešām, kur tālu dzīvo šeit, kur nevar sekot līdzi klātienē. Tas ir domās tikai tiem, ja tev ir iespēja būt šeit, un tu to neizmanto, tā ir tava izvēle. Tātad lai būtu šīs mājas grupas visā Īrijā. Un katrā rajonā, katrā pilsētā, lai būtu šīs grupas. Un tātad aizsniegt katru latviešu šeit Īrijā ar evaņģēliju vēsti, ja? Ar šo labo vēsti, ar to iemācīt cilvēkiem tiešām reāli dzīves attiecības ar Dievu. Tas ļoti svarīgi, lai būtu viņiem izmaiņas viņu personībā un dzīvēm. Un līdz ar to latviešu sabiedrībā, latviešu diasporā, kas ir šeit. Jo mēs esam tādos laikos, ka būs vēl grūtāk laiki, kad latvieši ļoti sašķelt tautu īstenībā. Un Dievs grib vienot, viņš grib saliedēt, viņš grib atjaunot visu, kā mēs runājam. Viņš ir dāvājis mums šo žēlstību, kas vēl dara visu jaunu. Bez nekāda īpaša nopelna, ja? Bez nekāda īpaša nopelna. Un kāda tad ir draudzu stratēģija? Un mēs šeit runāsim ļoti diezgan daudz par šo draudzu stratēģiju, bet tas ir tas pats svarīgākais, ja? Jo mums ir jābūt vīzijai, mums ir jābūt mērķim, bet svarīgi ir stratēģija. Jo, kāpēc? Jo, ja mēs neko nedaram, mums nav plāns un stratēģija, kā to mēs varam izdarīt, tad tam būtībā nav nekāda jēga, jo mēs tad sēdēsim un šajā vīrs teiks, paies 2 gadi, tad redzēsies, ko tu redzēsi, tu neko nedarīsi, nekas nemainīs. Un ļoti daudz cilvēku tā domā, pēc 2 gadi kaut kas mainīsies, mies draugs, ja tu neko nedarīsi, nekas tev nemainīsies. Ja tev nav vīzijas, bet ja tev ir vīzija, un tev nav uzlikt mērķi, un tev nav stratēģija, kā tu izdarīt, nekas tavā dzīvē nemainīsies. Nesapņo. Tas ir kaut kāds cilvēku fantāzijas un iedoms. Es nezinu. Un vislielākā iedoma no visām ir tas, ka Dievs darīs kaut ko. Ka Dievs kaut ko darīs. Nē, draugi, tāds nenotiek. Un mēs to arī noskaidrosim šodien. Un kāda tad ir draudzu stratēģija? Draudzu stratēģija ir G12 stratēģija, Dieva vadība caur 12. Ja? Un par to mēs šodien arī vairāk parunāsim, lai cilvēki saprast, kas ir, kā tad darbojas G12. Un ļoti daudz draudz izmanto šo stratēģiju. Tātad Dievam ir vīzija. Ja? Dievam ir vīzija. Viņam ir redzējums. Kāds ir Dieva vīzija? Ja jūs zināt, ierakstīt komentārā, kāda ir Dieva vīzija. Un Dieva vīzija ir ļoti vienkārša. Dieva vīzija vienmēr ir bijusi ļoti vienkārša. To, ko cilvēks pazaudēja, to Dievs grib atgūt. Un Dievs grib, lai viņa valstība nāk šeit uz zemes. Katrs cilvēks, lai piedzīvots ar Jēzus Kristu glābšanu un mūžīgo dzīvību. Mateja 6:10 ir teikts, lai nāk tavu valstību, lai tavs prāts notiek. Lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek debesīs, kā ir zeme. Tātad Dieva vīzija ir tas, ka viņa valstība nāk šeit uz zemes. Un Dieva valstība nav tāda valstība, kāda ir šeit. Ja? Un šeit uz zemes mēs, kā Pāvils arī saka, viņš saka, šī ir tumsības pasaule. Šī nav Dieva valstība. Šī ir ļauna paudze. Šī, kā Jēzus pasteica, jūs esat laulības pārkāpēji, cilts turgalvīgi, ja, ļauna. Šī pasaule nav Dieva pasaule. Ja. Viņi bija iecerēti, viņi bija izveidoti, Dievs viņu izveidoja, deva cilvēkam, uzticēja cilvēks, viņu atdeva sātanam. Bet Dievs un viņa valstība grib nākt šeit, mūsu vidū. Viņi var nākt tikai tad, ja cilvēkiem nāk atklāsme, viņi saprot un sāk darboties un iet Dieva vīzijā. Viņa draugi, es atkal saku, pats no sevīm nekas nenotiek, ja? Neceriet, nesēdiet, negaidiet. Jūs varat arī lūgt, bet ja jūs neko nedarīsiet, nekas nemainīsies, ja? Nekas nemainīsies. Tātad Dieva vīzija, lai nāk viņa valstība šeit uz zemes, un lai viņa prāts notiek kā debesīs, tā arī ir zemes, saprotiet? Dievs grib visu to labāko. Visu to labāko. Tātad Dieva vīzija Bībelē ir atklājusies, kā viņš to grib piepildīt. Ja? Un par to mēs arī parunāsim, kāpēc tieši G12
un kā Dievs redz šo vīziju piepildāmies. Ja? Un vienīgais veids, kā Dievs redz vīziju piepildāmies, ir caur cilvēkiem, kas nes viņu vīziju. Un 1. Mūzus 15.5 ir tā vīzija, ko viņš deva Ābrahamam, un viņš tam teica, un lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm, skaidrs zvaigznes, vai tu spēj tās izskaitīt. Tikpat daudz tev būs pēcnācēji, viņš tam teica. Un kā jau es iepriekš arī minēju, iepriekšējā dievkalpošanā, tā ir tā vīzija, ko Dievs ir devis Ābrahamam, bet pirmajiem cilvēkiem viņš tāpatās deva šo vairošanās vīziju, vairojieties un augļojieties un piepildiet zemi un pakļaujiet to, un arī pēc tam nākošajiem šiem cilvēkiem, ar ko Dievs runāja, viņš deva to pašu. Viss ir tikai vienīgi caur vairošanos, Dieva acīs, caur to, ka cilvēks vairojas. Mēs nerunājam tikai par fizisku vairošanos. Jā, tā kā mēs tā kā dzemdējam bērnus, es par to nerunāju, es runāju par šo garīgo pēcnācēju vairošanu. Draudzi, jo Dievs Jēzus nāks pēc draudzes. Viņš nāks pēc cilvēkiem, kas ir garīgi atzimuši. Ja es teicu šim te, aizmirst viņu vārdu, viņš teica, kā piedzimt no jauna, ja? Kā sauc to? Aizmirst. Kad jāpiedzimst no jauna, viņš saka, kā tad var piedzimt no jauna? Garīgi atzimt, ja? Garīgi atzimšana mums ir vajadzīga. Jo Dievs nāks pēc savas draudzes, pēc jaunpiedzimušiem kristiešiem. Un tā ir vairošanās vīzija. Un kā tad viņš to ir norēmis piepildīt, kā jau es teicu, tas ir viņa uzskatā tikai vienīgi ar cilvēku un caur cilvēku rokām, kurus viņš pats ir izredzējis un kuri ir atsaukušies viņa aicinājumam un kuri ir satvēruši viņa vīziju. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Jo Dievs izredz, jo daudz saka, Dievs izredz. Jā, viņš izredz. Bet kas tad ir šie izredzētie? Jo pat Bībele saka par to, ka izredzētie ir tie, kur atsaucas. Tu jau var būt izredzētais, ar pliku dibenu sēdēt un neko nedarīt dīvānā, kā valsts teica, tu var būt izredzētais, bet neko tu tavā dzīvē neredzēs. Ja? Izredzētie ir tie, kur atsaucas aicinājumam Dieva. Un saka, jā, kungs, es sakoju tev. Tātad tie tiešām cilvēki, kurš sako Dievam, tātad Dievs visu dara tikai caur cilvēku rokām. Un Salmam pamācības 11.14 ir teikts, ka kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet kur daudz saprātīgi padomdevēja, tur viss izdodas labi. Tātad, jebkura valsts, kā jau es teicu, jebkura draudze, jebkura ģimene, jebkurā vietā mums ir vajadzīga gudra vadība. Un Dievs visu savu draudzi ceļ uz vadītāju, uz līderu pamatiem. Un citi nepiekrītam šim viedoklim, ja? Bet, mīļie draugi, lasat Bībeli. Lasi Bībeli, un tu to redzēsi, ka Dievs lieto tikai un vienīgi cilvēkus. Pats pirmais cilvēks, kurš izdzīvoja plūdos, bija Noā. Pēc tam Ābrahams, pēc tam Mūzus, Dāvids, Jēzus, vēl pat starpam tur ļoti daudz cilvēku bijuši. Un ķēniņi, un es kaut kas, bet tāds lielākos nosauc. Cilvēki, visi cilvēki. Vai tad Dievs kaut kādā pārdabiskā veidā pats darbojās? Nē, viņš to darīja caur cilvēkiem, jā, pārdabiski, bet caur cilvēkiem. Tikai vienīgi caur cilvēkiem. Mēs nekādīgi nevaram noliekt šo cilvēcisko faktoru. Jo Dievs ir gars, viņam ir vajadzīga miesa. Viņam ir vajadzīga miesa, bet ne tikai miesa. Viņam vajadzīga tavs smadzeņi, lai tu viņu sāku lietot, lai tu satvertu šo viņa vīli, lai tu atsauktos, un tu satvertu to viņa vīzi un sekot. Tikai tā mēs varam piedzīvot izmaiņas, ja cilvēki satver un sāk darīt kaut ko. Kāpēc tieši G12, un kas ir G12, ja? Mēs zinām, ka Bībelē Dievam patīk skaitļi. Ja? Viss ir ietverts skaitļos. Tur ir visādi dažādi skaitļi, vismīļākais ir 7 un 12. Ja, ja mēs lasām Bībeli, šie skaitļi bijās cauri ļoti daudz, kas figurē Bībelē. Un skaitlis 12 figurē ļoti daudz.
jo tas ir labākais un pilnīgākais Dieva princips, ko Dievs ir iedibinājis. Un tāpēc G12, jo tā nav atkal, tas nav kaut kas tāds, ko es pat būtu izdomājis. Jo ļoti daudz es saskaros ar to, ka, ko dara reliģija? Viņa izdomā pati kaut kādas lietas. Un cilvēki tam vienkārši notic, ja, un tam viņi notic, ja, tā ir viņa vīzija, viņi to satver. Kāpēc? Tāpēc, ka tas pirmkārt ir viegli, tas no tevi neko neprasa, un otrkārt, viņiem neinteresē, kas ir Dieva, kas ir patiesība, ja. Viņi vienkārši seko, kā tur teica, aklajam ganam, ja. Tas pats kaut ko ir izdomā. Reliģija pati izdomā savu kaut kāds rituāls, ja. Tad vai pielūksim Mariju, vai tagad vai pielūksim Pēteru, vai tagad Bībeli to aizliedz darīt, pielūkt. Tikai vienu Dievu. Bet 12 skaitlis tā tad ir pilnības skaitlis. Tas norāda uz pilnīgu un perfektu struktūru un stratēģiju. Ja? 12. Kāpēc? Tātad, ja mēs zinām, tad cik stundas ir dienā? 12. Vai ne? Cik stundas naktī? 12. Ja? Cik mums ir šie te mēneši gadā? 12, vai ne? Tātad Dievs visur sadarīs perfektā tādā struktūrā, ja, uzbūvē, pat mūsu laiks sistēma ir uzbūvēta pa 12, ja. Tad mēs to varam redzēt. Tā Dieva šī struktūra vijās cauri pat mūsu dzīvēs, ikdienas dzīvēs. Bet Bībelē arī 12 ir ļoti, ļoti izteikts skaitlis. Un mēs to pirmo varam redzēt, ja, kad mēs skatāmies vecajā derībā, kad Dievs sāka veidot savu tautu. No cik ciltīm sastāvēja Dieva tauta? No 12. Izraēlas sastāvēja no 12 ciltīm. 12 Jēkaba dēli. Un Dievs tātad veda savu vīziju caur 12. Un tas jau nenotika vienā dienā, ja? Sākumā viņš vienkārši Ābrahamam teica, ej skaties zvaigznēs. Un viņam piedzima viens dēls pēc 20 gadiem, ko viņš vispār bija tik vecs, ka viņš nespēja aptikt. Galīgi sagrabējis onkulīs. Bet tur tā rakstīts, ka viņas sievas klēpjas bīžujas, un viņš bija vecs onkulīts jau 100 gadu viņam bija, bet viņam tas bija brīnums, ja. Bet tā bija tikai vīzija, viņš jau nepiedzīvoja šo vīziju. Vīziju piedzīvoja tikai viņa dēls, kuram piedzima 12 dēli, kurus, kā izveidojās šī Izraēlas, šīm ciltīm izveidojas šī valsts, ja? Šī nācija īstenībā, Izraēlas, Dieva tauta, kurai bija jānes Dieva vīzija, kurai bija doti likumi, kurai bija dot uzbūvēt struktūra, bet vai viņi to darīja? Nē, viņi to nedarīja. Tātad vecajā derībā, ja mēs pirmais, kur varam redzēt šo uzbūvi, ja, tas ir šo 12 ciltis, no kā izveidojās Izraēlas tauta. Jaunajā derībā, kur mēs to varam redzēt, ir pie Jēzus, jo Jēzus izvēlējās 12 mācekļus. Protams, Jēzum bija arī vairāk mācekļi, ja? Un tas ir aprakstīts evaņģēlijos, ka Jēzum nebija tikai 12 mācekļi, viņam bija daudz vairāk mācekļu. Un Lukas 6, 13 un 10.1 ir teikts, ka kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus un izredzēja no tiem 12, ja, tad viņam bija vairāk mācekļu, bet izredzēja viņš 12, kurus viņš nosauc par apustuļiem. Un 10.11, viens ir teikts, pēc tam tas kungs nozīmēja 70 citus un izsūtīja tos pa 2 un 2 savā priekšā, un katru pilsētu vietu, kur viņš gribēja iet. Tātad Jēzum bija vairāk, ja, tur bija 70 vēl vairāk īstenībā, bet izredzēja viņš 12. Un kāpēc? Kāpēc 12? Un, kā es saku, tas ir Dieva skaitlis, ja? Bet ļoti svarīgi arī, kā es runāju par šo cilvēcisko faktoru, ja? Jo cik viens cilvēks var aprūpēt cilvēku? Dievam ir ļoti svarīgi, ka katrs cilvēks tiek aprūpēts, ja? Cik viens cilvēks reāli var aprūpēt cilvēkus? Cik viens cilvēks var reāli veltīt laiku, mācīt un skaidrot un tā tālāk? Cik? Nu, nedaudz, vai ne? Reāli. Mums ir arī Jēzus bija Dievs, ja? Bet tajā pašā laikā viņš bija cilvēks pilnīgi. Un viņš nekad neizmantoja šo savu dievišķo, bet tikai cilvēcisko.
Caur svēto garu viņš darbojās. Viss brīnums, viss dzīves, viss, ko viņš darīja, bija caur svēto garu. Bet viņš bija cilvēks, un Bībele bieži saka par to, ka viņš nogura, ka viņam vajadzēja atpūsties un tā tālāk. Tāpēc viņš izredzēja 12 tuvus mācekļus, ar kuriem viņš pavadīja laiku kopā ikdienas. Viņš viņus mācīja, viņš viņiem tur auklējās, viņš viņus visādi trenēja un tā tālāk. Un īpaši vēl izskaidroja. Īpaši, ko pēc tam šis process notika 3,5 gadus, viņš pēc tam viņus atstāja par galvenajiem. Tāpēc ļoti svarīgi, kā jau saku, Dievs vada un ceļ savu draudzi uz līdera pamata. Un draudzē ir ļoti svarīgi, ka viņā ir līderi. Tātad līderi ir pietuvināti cilvēki mācītājiem, pietuvināti, ja? Kā Jēzus un 12 apustuļi, ar kuriem viņiem īpašas attiecības, tātad, kurus viņš apmāca, kuriem viņš pavada laiku, kuriem viņš ieliek visu to, ko viņš pats zina. Bez līderiem, draugi, mīļie, draudz nespēja pastāvēt. Viņi var būt kā reliģiska organizācija, kur cilvēki atnāk svētdienās pasēdēt, bet ja nav līderu, ja nav cilvēku, kur grib uzņemties vadību, tad tā draudz nespēja eksistēt kā dzīva organisms darbojošies, viņi nespēja arī augt. Nav līderi, nav izaugsmes, nav nekā, ir vienkārši rituāla pildīšana. Jo viens cilvēks nevar aprūpēt vairākus cilvēkus, ja? Tur tikai 12, ja? Un šobrīd arī mūsu draudz ir šajā posmā, kad ir ļoti svarīgi pacelt līderus. Ļoti svarīgi pacelt līderus, ko es mēģinu izdarīt ļoti ilgu laiku, mācīt, kāpēc mums ir Bībeles skola, kāpēc visi šie posmi, par ko mēs arī runāsim, kāda ir draudzes posmi, lai paceltu līderus, lai paceltu cilvēkus un iemācītu saprast pareizus Kristus cietības pamatus. Jo, kā es teicu, ļoti daudziem nav. Viņiem nav sapratnes, ja? Un ļoti labs piemērs, ja? Cilvēks, kurš ienācis mūsu draudzē pavisam nesen, ja? Viņš ir no Latvijas. Un viņš saka, ka vispār viņam kaut kas jauns ir. Viss tas, ko es stāstu, ko es mācos, viņam ir kaut kāds jauns pavisam. Kāpēc? Tāpēc, ka es nezinu, kur pirms tam viņš ir bijis, ja? Kādā draudzē viņš ir bijis pirms tam, ko viņš tur ir darījis, ja? Kas viņam tur ir mācīts. Bet viņam tas ir kaut kas jauns. Tāpēc, ka ļoti maz draudzēm ir vīzija. Ļoti daudz maz mācītājiem ir vīzija. Es nezinu, ko viņi dara, kāds ir tas viņa mērķis, kāpēc viņi kalpo. Es nezinu, man grūti atbildēt. Bet draudzē nav vīzijas. Cilvēkiem nav vīzijas. Viņiem netiek dot pareizi mācību, viņiem netiek dot pareizi pamati. Kas ir ļoti, diemžēl, skumji, bet tā tas ir. Un to var redzēt pie viņa dzīvēm, diemžēl. Tāpēc ko es daru, es mēģinu iedot katram cilvēku, kurš, protams, grib. Šeit jau ir runa par brīvo gribu. Es jau varu iedot, nezinu, jebko, bet vai tu esi gatavs saņemt, tas jau cits storija. Vai tu esi gatavs pieņemt, vai tu esi gatavs mācīties un augt. Ja? Jo ne visi tur vēlas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu satver vīziju, ka tu gribi augt, mācīties un pilnveidoties. Bet atklāsmi dod Dievs, ja? Es varu dot zināšanas, es varu dot virzienu, kurā doties, bet es nevaru dot atklāsmi par to, kas ir Dievs, jo atklāsmi dod tikai Svētais Gars. Bet tad, kad tu nāc, kad tu piedalies dievkalpojumos, kad tu esi mājas grupā, kad tu esi, tad Dievs tev pieskaras. Un cilvēks, kurš šeit ir ienācis tikai 2 mēnešus, mazāk, liekas, viņš saka, viņš saņēmis vairāk atklāsmi nekā visu to gadu laikā, ko viņš ir pavadījis citā draudzē. Ja. Tālāk. Arī pats Dāvids, ja, ķēniņš Dāvids vecajā derībā izmantoja to pašu sistēmu, kad viņš iedibināja kalpošanu templī pa 12. Šī rakstvieta nebūs jo viņa ļoti gara, bet, ja jūs vēlaties, jūs varat ieskatīties pirmā laika, 25.1-3, tur ir aprakstīts šī sistēma, šī kalpotāja sistēma, ko viņš iedibināja templī. Tad bija templis, un kalpotāji kalpoja, tad pa 12
viņiem bija maiņu darbs, tā kā maiņas, ja, un viņi kalpoja, tur bija gan slavētāji, tur bija gan aprūpētāji, gan priesteri, pat 12 Dāvids arī iedibināja šo sistēmu. Un vispār šī sistēma 12 nāk jau, kā jūs saka, no paša sākuma, tātad no Mūzes laikiem, jo Mūzes, kā mēs zinām, ka Valds jau teica, ja, bija Dievi izredzēts, lai vestu šo lielo tautu no Ēģiptes un ievestu šī apsolījuma zemē, bet vai tad viens cilvēks, ja tur bija miljoniem cilvēku, ja, ļoti daudz bija liela šī tauta. Bībele saka, kā jums liekas, vai viens cilvēks var aprūpēt visus šos cilvēkus? Nē, vai ne? Un tad bija tāda lieta, kad Mūzes nosēdās un lai tiesāt, ja, kur mēs varam aprakstīt, šis viss ir aprakstīts 2. Mūzes 18, 13 līdz 26, un viņš apsēdās, lai tiesātu šos tautu, ja. Tiesāt, kas bija, tas nozīmē, ka cilvēki nāca pie viņa, tas jau nebija tā tiesāt, ja. Viņi nāca pie šī Mūzus, un tāda bija kādreiz šī sistēma, ja, kad viņi nāca kā pie līderi, ja, ko ļoti daudz mūsdienās nedara vairāk. Nezinu, viņi iet kaut kur citur, vai skatās kaut kādas vietas, bet nenāk tiešām pie cilvēku, bet tad jau nebija tādas vietas, tad tiešām nāca pie līderi. Un Mūzus sēdēja, un viņi nāca prasīt padomu. Viņi nāca prasīt un izšķirt kaut kādas lietas sadzīviskas, ar kurām viņi tur bija sastrīdējušies, vai nespēja sadalīt, vai kaut kas, un Mūzum bija jārisina šīs situācijas un šīs lietas. Bet vai viens cilvēks to var visu izdarīt? Tur bija ļoti daudz cilvēku. Un tā viņš tur visu dienu nosēdēja, ja, pārgurs, ja. Iedomājies, katru dienu tur 24, 7 varbūt nebija, bet 12 stundas dienā, ja. Viņš tur sēdēja un visiem tur skaidro un tiesāja, arī Dieva likums viņš mācīja un tiesāja. Un tad viņa sievas tēvs, Jofors, redzēja to, viņš vēroja viņu. Un viņš teica, ja tu šitā turpinās ilgi, tev vispār būs laba tevi, jo, tas nav vienam cilvēkam izdarāms. Un tad viņš viņam iedeva padomu, viņš teica, paņem cilvēkus, tad pacel līderus, iemāc viņiem visu, ko tu zini, iedod viņiem zināšanas, uzliec viņiem savas rokas, deliģē viņus, un lai viņi rūpējās par mazākām lietām, un ja ir kaut kas pavisam svarīgs, tad lai viņi nāk pie tevis. Un tāda tikai izveidoja šī Jofora sistēma, ja, kurā katrs cilvēks tika aprūpēts, ja, un tikai kāds tika izdarīts caur līderiem. Jo, diemžēl, viens cilvēks nevar visu izdarīt, ja. Sevišķi, jo mēs gribam uzcelt kaut ko lielu. Un runājot par skaitu 12, ja, mēs zinām, ka atklāsmes grāmatā 21. nodaļā, kad kur ir aprakstīta jaunās Jeruzalemes nonākšana no debesīm, kad Dievs visu darīs jaunu, mēs zinām, ka šīs jaunās Jeruzalemes pamatā bija 12 Izraēlas cils un 12 apustuļi. Un tātad Dievs neko nav aizmirsis, ja, viss notiek pēc šī 12 principa. Un arī paši apustuļi, paši Jēzus mācekļi, kur viņš atstāja, seviņi, kuri vadīja pirmo draudzi, turpināja celt līderus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vienkārši nespēja visu aprūpēt. Viņi vienkārši nespēja visu izdarīt, jo kas ir mācītājiem pats svarīgākais? Pavadīt laiku ar Dievu, veidot attiecības ar Dievu, saņemt no Dieva vadību. Tas ir pats svarīgākais. Pieņemsim, ja, šajās brīvdienās ļoti maz laiks sanāca. Ja. Es nezinu, kā cilvēki dzīvo, kur tu 3-4 stundīs pavadīt. Es nezinu. Man būtu jānomirst. Ja. Man pietiek, ka vienām brīvdienām vajadzīgs ir ļoti daudz laiks ar Dievu, daudz ko mācīties, daudz ko studēt, vairākas stundas pavadīt, lai saņemtu un sadzirdētu Dievu vadību. Un apustuļu darbos 6.24 aprakstīts, ka viņi to ļoti labi saprata, jo viņi nodarbojās ar lietām, ar ko vajadzēja nodarboties citiem. Viņi iecēla cilvēkus, un te ir rakstīts, ka 12 saicināja visus mācekļus un sacīja, tad bija ļoti daudz cilvēku. Mēs redzam, ja mēs lasām apustuļu darbus, ka cilvēki 1000 dienā mācīja. Iedomājies 1000, un tagad mēs sarīkojam, es aizietu pasludināt, ja? Un tad 1000 cilvēku pieņemt Jēzu. Ko darīt ar 1000 cilvēkiem? Vispār katru dienu pa 1000, ja? Beigās mums būtu mega church. Kā viņi taču ir jāvad, vai ne? Bet tajā laikā tas bija normāli. Tagad
Tas normāli. Un kas notika? Viņš saka, ka nav pareizi, ka mēs apkalpotam pie galda, atstājam novārtā Dieva vārdu. Viņš saka, nav pareizi, mums ir cits prioritāts, mēs esam vīzijas nesēji, mums svarīgākais ir kalpot ar vārdu, mums svarīgākais ir būt Dieva vārdā, mums svarīgākais ir būt lūkšanās, gavēt un tā tālāk. Tāpēc, brāļi, izredziet no savas vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilnas, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt, bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Tad viņi savus pienākumus deliģēja saviem palīgiem, ko vēlāk arī nosauc par diakoniem. Ja? Tad mācītāji palīgs ir diakons, ja? Kas palīdzēja, kam bija deliģēti šie pienākumi. Bet tas ir tikai viens posms, jo tas bija pats sākums draudzes attīstībā, ja, kurā jau sāk veidoties šie līderi. Tātad mēs jau sapratām, ja, kur mēs dodamies, ja. Tātad, lai vispār draudze pastāvēt, lai vispār kaut kas notikt, ir vajadzīgi šie līderi. Un pats svarīgākais ir ne tikai līderu veidošana, bet arī, kad ir cilvēks ar vīziju, tātad, kad ir cilvēks vīzijas nesējs draudzē, un kad ir cilvēks, kurš ir vadītājs, ja, kurš vada, ko Dievs ir iecēlis. Jo ļoti daudz to nesaprot, ļoti daudz saka, mēs te visi esam Kristu brāļi un māsas mīlestībā, viss jau kārtībā. Bet, ja mēs tā kā aitas, ja tusējam, ja, tur mīlestībā, katrs tur kaut ko atnesam, kaut kādu savu mācību, ja mums tur bija tāds novirziens, ja, grupējums, katrs tur atnesa, nav līderi, nav vadītāji, nav cilvēku ar vīziju. Un tādu grupējumu viņi nespēja ilgi pastāvēt. Tad jābūt ir vadītājiem. Un arī Jēzus pirms, viņš izredzēja 12 apustuļus. 12 apustuļus, bet tikai viens no viņiem bija galvenais. Kurš tas bija, zināt? Pēters, Pēča. Pēča bija galvenais. Pēters arī bija, ja mēs redzam visu cauri, viņš bija šis cilvēks, kurš uzstājās, ja, pēc Jēzus augšām celšanās, kad viņš deva šo apsolījumu Vasarsvētku laikā, kad nolaidās šis svētais gars, viņš bija tas, kas uzstājās, viņš bija tas, kas sludināja. Viņš bija tas, kas vadīja, jau sāka vadīt šo draudzi. Ja, un arī Jēzus viņam teica, Pēteri, tu būsi klints, ja, jo mēs zinām, ka viņš nebija Pēters, ja, viņš bija niedra. Tas vien pierādījums, ka Dievam ir iespējams no nekā kaut ko uztaisīt. Ja. Tu varbūt pēdējais lūzers, ja, bet Dievs var tev pārvērst par klinti. Un viņš teica, Pēteri, tu būsi klints, uz tevis celšu savu draudzi. Un Ēlas vārtiem to nebūs uzvarēt. Un kāpēc? Jo Pēters bija bezbailīgs. Ja? Kāds līderis meklē Dievs, kāds vadītājs meklē bezbailīgs, neprātīgs, apņēmīgs, tāds, kur meklē ar visu sirdi Dievu. Viņam nevajag tādus, kuriem visi vienalga vai kurš Zināt, Pētera īpašības. Viņš bija pirmais, viņš jau, reku, Jēzus, davai, es metos jūrā pliks. Viņš ieraudzīja, Jēzus, davai, kungs, es eju pa tevīm, pa viļņiem, bērnam, man vienalga. Ja? Viņš bija pilnīgi nenormāls. Ja? Bet tādi cilvēki ir vajadzīgi Dievam. Viņam vajag pilnīgi tādus cilvēkus, kuri ir gatavi jebko darīt. Un Jāņa evangēlijā 21, 15 līdz 19, kur Jēzus jau bija augšām cēlies, ja? Tas bija arī tas gadījums, kad Pēters pliks tur metās ūdenī, un viņš tomēr cita laiva piebrauc malā, viņš jau būda, viņš nevarēja sagaidīt, viņš jau bija Jēzus, tas ir kungs, davai močiem. Un tad Jēzus viņam saka, jo viņi ieturēja azaidu, un Jēzus saka Sīmanim, Pēterim, ja, Sīmaņ, Jāņdēls, vai tu man mīli? Vairāk nekā šie, jo viņam bija īpaši mīlestība pret Jēzus, tāda nodošanās reāli. Un tas viņam saka tiešām, kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Viņš saka, tad gāni manas jēras, ja, un tālāk viņš saka otro reizi, Sīmaņ, Jāņdēls, vai tu mīli mani? Viņš saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tev mīli. Tad viņš saka, gāni mani savis. Un trešo reizi tam saka, Sīmaņ, Jāņdēls, vai tu mani mīli? Un Pēters noskuma, tad viņš trešo reizi viņam bija sacījis, vai tu mani mīli? Un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tev mīli. Jēzus saka, gāni manas avis. Tātad Jēzus šeit uzdod Pēterim šo līderi, viņš iecēl viņu par līderi, ja,
par vadītāju draudzei. Viņš saka, ja tu mani mīli, vadi manas avis. Ja. Tā ir lielākā mīlestības izpausme, ir kalpot Dievam. Jo būt līderim, tas nav viegli. Tālāk arī mums ir. Un patiesi es tev saku, jauns būdams, tu pats jozīsies, un kur gāji, kur gribēji, ka tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja, norādīdams, kā tā nāvē Dievs godinās. Un to teicis, viņš saka, seko man. Ja? Tad nav svarīgi. Svarīgi ir apzināties, nav svarīgi, jo viņš teica, kas būs ar šito, kas būs ar to mācekli, kas būs un tālāk. Viņš saka, tam nav nozīmes, kas būs. Svarīgi ir, ka tu man mīli un ka tu dari to, ko es tev prasu. Tā ir mīlestība, jo daudz cilvēku to nesaprot. Viņš teica, tu seko man, neskaties, ko tas dara, neskaties. Tāpēc es jums arī saku, ka šajā jaunajā gadā es negribu skatīties, ko tas mācītājs, ko tā draudz dara, vai kā. Man ir savs aicinājums no Dieva. Man ir sava vīzija no Dieva, ko Dievs ir devis. Es negribu iet tajā pašā virzienā, kur iet visi, bet tajā virzienā dodas tikai vienīgi pasaule. Es negribu doties līdz šajā virzienā. Bet Jēzus saka, seko man. Un es saku, ja jūs sapratāt, kas ir G12, kāpēc tieši vadīt caur 12 ir svarīgi, ja? Kāpēc tieši šāda stratēģija ir svarīga. Un kā šo stratēģiju īstenot, ja? Kāds ir G12, šajā G12 stratēģijā 4 etapi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ko mēs arī varam mācīties no Jēzus, kā viņš nodarbojās ar saviem mācekļiem, jāsaka tā, saviem 12 mācekļiem. Ja? Tad pirmais ir aizsniegt. Pirmais ir aizsniegt, otrais etaps ir apmācīt. Ja? Kas notiek aizsniegšanas etapā? Ja? Tas ir aicināšana. Ja? Es varu sludināt, es varu piedāvāt, es varu stāstīt par vīziju. Tad aicināt ir visi, bet ne visi atsaucos. Tad aizsniegt nozīmē sludināt evaņģēlu. Jo Jēzus, kā izredzēja mācekļi, viņš gāja pa malu un viņš teica, sako man, ļoti vienkārši. Viņiem bija bizness, viņi bija zvejnieki, viņiem bija ģimenes, mums ir tik daudz attaisnojumu tagad. Man ir bērni, man ir bizness, man ir šis, man ir tas, kā tur bija tajā līdzībā, ja, ko mums sataisīja šo mīlestību un aicināja visus, un viņus aizsāka aizbildniec. Es tur sievu esmu ņēmis, man tur ir jāgana tas tur, man tur šis, man tur tas, un visu laiku mums ir kaut kāda. Bet ja Dievs tev aicina, tad svarīgi ir atsaukties, ja, aizsniegt. Otrs, tad, kad cilvēks ir atsaucies aicinājumu, tad svarīgi ir apmācīt, ja, tas ir otrais etaps. Apmācīt, ja. Tātad iedot zināšanas par Dievu vārdu. Tāpēc mums ir kas Bībeles skola, ne? Kāpēc mēs šeit stāvam, tas ir mācības, pamats, ja, kā Dievs darbojas, kāds ir viņa principi un tā tālāk. Arī iemācīt, ļoti svarīgi ir iemācīt cilvēkam personīgas attiecības ar Dievu. Tas vispār, kā es teicu, es varu mācīt dot zināšanas, bet es nevaru dot atklāsmi. Atklāsmi nāk tikai no tā, ka tu pavadi laiku ar Dievu. Tas ir vienīgais, kā tu vari dabūt atklāsmi. Nevis 2-3 stundas nedēļā, ja? Arī ne 4, ne 5, vairāk, daudz vairāk. Tālāk, nostiprināt. Nostiprināšanas posmā tas ir cilvēkiem iedot kalpošanu, ļoti svarīgi. Tad, kad cilvēks ir aizsniegts un amāri, viņam ir, bet tas arī pārklājas, šie 2 posmi pārklājas, ja? Tas nav tā kā, mēs tā un tā. Nē, cilvēks mācās, un pēc tam cilvēks tajā pašā laikā var kalpot. Nostiprināt nozīmē, ka cilvēki parāda, viņš ir uzticams. Mēs nevaram uzticēt neko cilvēkam, kurš nav uzticams. Dievs nekad neuztic vienam, kas nav uzticams. Ja tu neesi uzticams mazās lietās, ja tu nevari izslaucīt grīdu vai izsukt, tad tu nevar neko izdarīt. Bet tu neesi tajā, jo ļoti daudz cilvēku nenopietni izturas pēc savu kalpošanu. Viņi domā, ka tur kaut kas man visiem, tur no savu galdu, viņi aiznēs, tas nekas nav, un es varu nenākt, es varu nedarīt. Tas pierāda to, ka tu neesi uzskats, un tu neņem nopietni savu kalpošanu. Jebkur kalpošana ir svarīga, un Dievs skatās uz tām lietām, uz tām mazajām lietām.
Un nostiprināšanas procesā tātad ir svarīgi, ka cilvēks ir regulāri apmeklē draudz, dievkalpojumus, ka viņš ir uzticams ar savām finansēm, ka viņš kalpo, ka viņš nodod, ka tu vari redzēt, ka jā, šis cilvēks ir uzticams. Viņš ir nostiprināts, viņš ir, viņš savus saknes laidis dziļi Jēzu Kristu. Ja? Kā Bībele saka, tas kā koks, kurš stādīts upes malā un ar dziļām saknēm. Un nekāds, ne bēdras, nekāds sausums, nekas tev nekaitēs, ja tu būsi nostiprināts Kristu. Jo mīļie draugi, pārbaudījumi būs, problēmas būs, bez tā mēs nevaram izvairīties. Un svarīgi, ka tu esi nostiprināts Kristu. Un visbeidzot, kad tu esi apmācījis nostiprināts, ko Jēzus darīja? Viņš mācīja šos mācekļus 3,5 gadus, viņš rādīja, ko viņš darīja. Viņi ļoti daudz ko nesaprata, līdz pēdējiem brīdim viņi bija tādi, nevisai gudi čaļi. Tas tāds stulbs jautājums, es vispār nesapratu. Man citreiz arī tā liekas, ka cilvēki, viņi nesaprot, tas tā var muldēt, 2,5 gadus vispār. Citam tas man viena augs ārā, bet tā bija, mēs to redzam Bībelē. Mācekļi tieši tā paši bija. Viņi tur Jēzus pirms nāves iet pie krusta, viņi vienkārši nesaprot. Pēters vispār viņa pasaules malā teica, ko tu vispār te runā? Ko tu runā? Kāda nāve? Viņš šeit atkāpies sādi. Tā kā ļoti bieži mēs saskaros to, ka cilvēki nesaprot cilvēku, kurš nes vīziju, kuram ir uzdevums. Ja? Tas ir normāli. Bet jā, beidzamais posms ir izsūtījumi. Tikai pēc Jēzus nāves un augšām celšanos viņiem bija atklāsme par to, ko viņi visu tos 3,5 gadus ir darījuši. Un tikai tad viņi sāk nest un iet šī vīzijā, ko Dievs kungs Jēzus Kristus bija viņiem uzticējis un atstājis. Tāpēc ir ļoti svarīgi, mīļie draugi, ka katram cilvēkam draudzē ir vīzija. Katram cilvēkam draudzē ir vīzija, pēc, ka mēs visi esam locekļi Kristus miesā. Svarīgi, ka mums ir mērķi uzlikt, un svarīgi, ka mums ir stratēģija, kā šos mērķus īstenot. Jo, kā jau es teicu, nekas pats no sevīm nenotiek. Nebūs tā, ka paies gads, nebūs tā, ka paies 2 gadi un kaut kas pēkšņi pats no sevīm mainīsies. Nekas nemainīsies. Ja mēs nestrādāsim, ja mēs nedarbosimies, ja mēs neturpināsim iet šī Dieva dotajā vīzijā, mums nekas nemainīsies, draugi. Tāpēc ir svarīgi, ka tev ir vīzija, ja tev nav, satver šo vīziju, satver šīs draudzes vīziju, uzspraud mērķis nākošam gadam, veido šo stratēģiju, kā aizsniegt cilvēks, kā piedalīties draudzes celtniecības darbā, kurā posmā tu gribi piedalīties, vai tu gribi būt evaņģēli, aizsniegt cilvēks, vai tu gribi viņus apmācīt, vai tu gribi veidot mācības, vai tu gribi vestēt sevi, vai tu gribi aprūpēt cilvēks. Varbūt tu vienkārši gribi slaucīt krīt, mans pēc dari, ko tu pēc saviem ieskati. Ne visi būs līderi, es saprotu, ne visi grib būt līderi. Bet kāda ir tava vīzija šodien? Jo pats no sevis nekas nenotiks. Pats no sevis vispār nekas nenotiks. Es negribu, lai jūs dzīvojat iedomās, ka pats no sevis kaut kas notiks. Un jā, tas nav viegli. Vai tad Ābrahamam bija viegli 20 gadus staigāt pa tuksnesi, neko neredzēt, kā tikai zvaigznes, ko Dievs viņam saka, skaties, tik tev būs pēc. Tas bija viegli, kā jums teikāt? Nekas jau nav šī dzīvē viegli. Nekas šī dzīvē nenāk bez cīņas. Nekas. Jo atbildība ir jāuzņemas, mīļie draugi, katram draudzes loceklim, katram Kristus sekotājiem. Es saprotu, ka šajā laikā mums ir ļoti daudz delusional, ja? Ilūziju vērsti cilvēki, ja? Kur komentē, kur visu komentē, kur visu skatās, kur rāda visu. Bet, tādi ir tie laiki, mums jāaptver, kādos laikos mēs dzīvojam. Tie nebūs vīzijas nesēji, tie nebūs tie atstāvīgi uzticamie draudzes locekļus, ko mēs varam cerēt. Bet būtībā katra cilvēka kristiešu pienākums un uzdevums ir strādāt tā, lai Dieva valstība nāk šeit uz zemes, lai šī vīzija piepildītos, jo Dievs to dara caur cilvēkiem. Nevis caur kaķiem, suņiem vai mērkaķiem, bet caur cilvēkiem, kuri satveruši Dieva vīziju, kuri atsaukušies viņu aicinājumu. Un ja tu šodien saki, jo cik mums te daudz ir šitie
Es mīlu Jēzu, Jēzus man ir viss manā dzīvē. Kā tu viņu mīli? Kā tu viņu mīli? Ja tu saki, ko Jēzus teica Pēterim? Pēteri, ja tu man mīli, gan man savis. Pēteri, ja tu man mīli, gani manas avis. Mīļais draugs, ja tu mīli Jēzu tik ļoti, kā tu saki, vai raksti, vai komentē, vai vienalga, piedalies viņa darbā, lai viņa valstība nāk šeit uz zemes. Ja tu viņu mīli, vai tu stāsti kādam, ne visi ir evaņģēlis, es saprotu, vai tu stāsti, vai tu veido, vai tu dari kaut ko, kas ir tavs aicinājums. Matei 28:19, Jēzus aiziedams teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tās kristīnām Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tas ir katra kristieša pienākums. Evaņģelizēt, veidot mācekļus, lai Dieva valstība nekā savādāk viņa nenāks. Viņa nāks vienā reizē, tad viss tiks iznīcinās. Bet es runāju par tagad, par šo uzdevumu, ko mēs esam saņēmuši. Es nezinu, vai jūs zinat, mēs esat redzējuši varbūt tās YouTube, varbūt dzīvē, skudras. Arī Bībelē rakstīts par to. Skudras ir mazi radīti, mazi kukaiņīši, mikroskopiski īstenībā, maziņi. Ir arī lielās skudras. Bet vai es redzējuši, kā viņi strādā kopā, kā viņi darbojas, ko viņi spēj izdarīt? Skudras. Mācieties no tā, ko viņas dara. Tikai tad, kad katrs dara šo mazo darbiņu, tad var uzcelt tādu lielu pūzni. Un kas skudrām ir? Kas skudrus visus vada? Kas bites vada? Vai tad daba mums pat nerāda priekšzīmi, ka tur ir karaliene, ka tur ir vadītājs, ka tur ir kāds, kam viņi to dara? Vai tad šī visa sistēma nenāk no Dieva? Šī vadības sistēma, šī līderība. Tā kā es tev aicinu, tu tiešām vēlies tiešām redzēt šeit īstu dzīvu draudzi latviešiem, īriem. Kāpēc? Protams, latvieši izkaisīt, es zinu, ka daudz vieta tur. Ja tev patīk tur ar īriem, man piemēram nepatīk. Esmu bijuši šajās draudzēs. Man nepatīk. Pirmkārt, man gribās reliģija, pirmā pretīga reliģija. Es nekad neietu nevienā reliģiskā draudzē, tāpēc esmu izgājusi no turienes. Un tad es neesmu iegājusi īstenībā, jo man jau bija pretīgi pa gabalu. Un es nekad neietu arī uz īru draudzi. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav mana mentalitāte. Tas nav tas, ko es gribu redzēt. Es gribu redzēt un būt latviešu vidū. Tā ir mana mentalitāte. Tie cilvēki ar manu mentalitāti. Ja tev patīk labāk, sniegt kaut ko citu. Es tev ieteiktu satvert šo Dievu vīziju, ko viņš ir devis, un sekot man, sekot šī draudzē, un būt šī vīzijā. Es saprotu, ka ne visiem viņi ir, bet tev ir iespēja tu izmainīt šī gadā. Es saprotu, ka ne visi to saprot, ne visi tajā piedalīsies, bet es ticu, ka ir kāds, ko Dievs runā. Varbūt jau kādu ilgāku laiku Dievs tevi runā, bet tu neesi saņēmies, tev nav pietrūkst drosmes, tev pietrūkst apņēmības, vai tas nekas, tev ir iespēja izmainīt to. Tev ir iespēja šī gadā nākošajā būt šeit, piedalīties Dieva darbā. Dievs tev aicina, viņš saka, es aicinu tev. Viņš saka, es aicinu tevi. Mans mīlestības ir sagatavots. Galds ir uzklāts. Piedalies. Un pats galvenais ir tas, ko ļoti daudz cilvēku nesaprot. Ja tu būsi draudzē, kā jau es teicu,
kurā nebūs vīzija, nebūs stratēģija, kur nekā nav, nekāda mērķa netiek uzlikt. Vienkārši kaut kā svētdienas pasīt ģelka, ja? Jāsaka tā, tus. Gabriela, to var nākt, var paspēlēt. Tev nekas nemainīsies. Cik ļoti daudziem cilvēkiem nemainīsies. Cik daudz es esmu dzirdējis, ka šos cilvēki atnāk un sūdzās. Man nekas nemainīsies. Es tur aizgāju vienā, pirmkārt, beidz staigāt un sēdēt visur, klausīties visu. Bet esi vienā konkrētā draudzē, esi vienā vīzijā, bet esi draudzē ar vīziju. Esi draudzē ar mērķi, ar stratēģiju. Jo tad, ja tu sekosi cilvēkam un draudzēji ar mērķi, vīziju un stratēģiju, tad tu tiksi svētīts. Tu būsi svētīts šie cilvēki dēļ, kas nes šo Dievu vīziju. Tu būsi svētīts šīs draudzes dēļ, kura iet Dievu vīzijā un darbā piedalās. Ja tu gribi šodien būt svētīts, esi draudzē, izvēlies draudzi ar vīziju. Nedomā, ka tu aizies sēdienā pasēdēt vai paskatīsies, kaut ko iekomentēs, un tu esi beigies kristietis. Tāds nenotiek, draudz. Halleluja. Bet es aicinu tev. Satver šo Dievu vīziju. Dievs tev aicina šodien. Halleluja, Dievs, Tēvs, mēs tev pateicamies tiešām. Mēs slavējam tev. Mēs pateicamies par šo vīziju, ko tu esi devis man, ko tu esi devis ikvienam, ka tu esi ikvienu aicinājis, ikvienu tu esi izredzējis. Bet vai visi ir atsaukušies kungus? Tiešām, es lūdzu dar šīs ausis redzīgas un acis, ausis dzirdīgas un acis redzīgas, lai tiešām cilvēki satver šo tavu vīziju, lai viņi nešķiež savas dzīves kaut kādām bezjēdzīgām muļķībām, bezjēdzīgās reliģiskos rituālus, bezjēdzīgās darbībās, bet lai viņi piedzīvo tavu spēku, lai tavu valstī nāk, lai tavs prāts notiek šeit, kā tu esi teicis. Paldies tev, kungs. Pat ja mēs neredzam, tad mēs skaitam šo zvaigznes, jo tik daudz tu esi solījis mums būs tie pēcnācēji. Tik daudz mums uz pēcnācēji, kā zvaigznes debesīs, kā smiltis jūras malā, ka viņi iekaros šos ienaidnieku vārdus, kā viņos būs svētīts visas zemes tautas. Paldies tev, kungs. Mēs tev pateicamies. Jēzus Kristus vārdā.